Kristīna nodarbojās ar tādām kā sieviešu tēmu um, kultivēšanu dzīvē un sabiedrībā, tā varētu teikt, cenšas vairāk to sievišķības izpausmes, cik es saprotu, ieviest un tā kā izveidot, lai sievietēm pašām vieglāk paliek dzīvot un sapratni vairāk veidojas par to, kas un kā viņām pašām ir vajadzīgs un tādā garā. Darbojas ar tādām savu veidu vingrošanām, kas ir vingrošana tieši priekš sievietēm paredzēta, tur no slāvu tradīcijām nāk. Un, nu, šodien jau man liekas, ka tas jau vairs nav svarīgi, no kurienes tas nāk. Galvenais, ka tas ir nu, pielietojams un, cik es saprotu, arī palīdz. No Kristīnas teiktā, zinu, ka viņai tas arī dod savu veidu efektus dzīvē, labus efektus tādā ziņā. Pieļauju domu, ka ne visas sievietes varbūt saprot, kas tad šitā tāda, kāpēc tad šitā ir savādāka vingrošana nekā tur tās jogas vingrošanas un tā tālāk. Jo tas, ko es pats zinu, teiksim, no šīm te tēmām, es par šo vingrošanu es jau biju informēts, nu, gadus, varbūt 10 atpakaļ, jā, nu, toreiz tas galīgi nebija populāra tēma par sievišķību, ne Latvijā. Daudz kur citur pasaulē šobrīd, man liekas, sievietes sāk vairāk tā kā aizdomāties par to, ka varbūt tā sievišķība tomēr ir vajadzīga dzīvē un ikdienā, un ka varbūt kaut kur noder kā minimums ģimenes bērnu tur un attiecību formēšanā tas varētu iederēties, jā. Jo, nu, cik es esmu novērojis, jā, pa šiem gadiem, tad sievišķība bija jau drīzāk tāds kā pašsaprotama, bet nevienam nesaprotama tēma. Ja? Nu, kā sievišķība, mēs visi, sievietes, visi ir sievišķīgas. Ja viņa ir sieviete, tad viņa jau ir sievišķīga. Ja? Bet, nu, patiesībā tur ļoti lielākai daļai ir ļoti tālu līdz sievišķības kaut kādiem izpausmēm dzīvē. Nu, mans novērojums, tas, protams, es nesaku par visām. Bet tas, ko es esmu, ar ko man gadījies sastapties dzīvē, tad tā ir. Un tāpēc arī tur bija visas tās attiecību mācības, sieviešu praktiskās mācības, kuras arī skaidroja, kādas kvalitātes tieši tad sievietei būtu, laikam, pie kā jāpiestrādā, lai viņa pati labi justos un būtu laimīga savā dzīvē. Un manā skatījumā šī te vingrošana, tā slāvu sieviešu vingrošana, ja viņa caur fiziskajām praksēm tieši, nu, kā lai saka, tā kā stabilizē tos hormonālos procesus, lai sievietei arī tas prāts un saprāts nostabilizējās un viņai sāk virzīties tā domāšana, uztvere un vispārējais tajā sievišķajā gultnē. Jo, nu, to nevar, man liekas, izstāstīt. Es tā pieļauju domu, kā vienīgi izjust un izprast pašas sievietes, ja viņas ar to nodarbojas. Ja viņas ar to nenodarbojas, viņas līdz ar to arī nesaprot, par ko tas ir. Tāpēc, kad ikdienā visiem liekas, ka viss ir kārtībā. Tikai nu, tas ir tāpatās kā cilvēks, kas ir hroniski slims. Viņam liekas, ka tas ir normāli būt slimam. Tikai tad, kad viņš paliek vesels, saprot, ka izrādās arī var šitā justies, vai ne? Jā, Un jā, to es šis nemaz labs punkts. nezināju. ka tā ir. Nu, tā ir arī tieši tas pats vīriešiem ar vīrišķību problēmas, jā, bet nu, to mēs šodien necelējam. Un sievietēm ir, nu, manā skatījumā, 95 vai 97% sievietēm ir liels problēmas ar sievišķību šodien. Viņi pirmkārt neizprot, kas ir sievišķība savā dzīvē. Ja, protams, ir vīrieši, kas ar to nodarbojas. Tas nozīmē, ka vīriešos šie sievišķie hormoni dominē šodien, jā, un sievietēs viņi ir pazuduši. Jā, bet nu, tas ir manā skatījumā nepareizi, jo tādā veidā sievietes ātrāk degradē, nu, gan fiziski, gan morāli, gan arī vīrieši fiziski un morāli degradē, ja mēs mainamies ar lomām. Jā, Pieskāries jā. hormoniem, es domāju, ka arī par vingrošanu mazliet pastāstīt. Tad sajūta ir grūti izstāstīt sajūta, bet ir tāda piezemējoša un, un mierīgāka. Nu, tā kā es tā pieļauju domu, ka arī kaut kāds stresa līmenis paliek mazāks, jā, jo šodien Jā, jā. pēc vienas sievietes pārsvarā viss atrodas paaugstinātā stresa stāvoklī, tāpēc, ka, nu, viņas savādāk neprot dzīvot. Jā, tad, ja sieviete ir tie hormoni sakārtoti un procesi notiek viņā adekvāti, ja, tad viņa ir dzīvību nesoša. Ja viņai šie te hormoni nedarbojās, tad viņa nenes dzīvību. Ja nenes dzīvību, tad nes kaut ko citu, tādu pretējo, jā, procesu. Jā, un tāpēc jau ir tā, ka arī tur, kurās mācībās tur skaidroja to, jā, ka sieviete šodien nevis rada dzīvību, bet iznīcina, diemžēl. Nu, teiksim, vai varbūt kāda negribēs tam piekrist, jā,
Bet pēc sievietes uzvedības sanāk tā, ka viņš šobrīd iznīcina gan cilvēci, gan bērnus, gan savus bērnus, gan svešus, gan vīriešus, gan visu pārējo. Ja? Tikai tāpēc, ka viņi netiek ar saviem hormoniem galā. Vīrietis rada iznīcību pēc fakta, tāpēc, ka viņš ir paredzēts visu sašķelt. Un ja abi divi rada iznīcību, gan vīrietis, gan sieviete, tad kurš būs tas, kas to līdzsvaru ieviesīs? Jā, tāpēc, ka vīrietis ir paredzēts nu, skaldīt un valdīt un sadalīt visu un destruktūrizēt un pārtaisīt un tā tālāk, bet sievietei savukārt ir citas kvalitātes un funkcijas jāpild. Viņai Tā tā, kas to visu savelkošana. apvieno, Mm. savieno, apvieno un tā tālāk. Es varu padalīties, man pašai tikai nesen bija tāda atklāsme, ka attiecības ir arī jāuztur, ne tikai jāveido vai kaut kāda, nu, Mm. nebija tādas dziļākas izpratnes par, ko nozīmē uzturēt attiecības. Attiecības ir vajadzīgas tai pašai sievietei vairāk nekā visiem pārējiem. Teiksim, tā attiecību uzturēšana. Es varu mazliet padalīties arī, kā man bija, kad es Mhm. strādāju, nu, tādā, teiksim, ikdienišķā darbā, noteiktu darba laiku, un tā vairākus gadus, un līdz sāku sev jautāt kaut kādas lietas, vai tas ir ok, ka es tā jūtos, kā es jūtos savā dzīvē, un varbūt ir kaut kas citādāks, kaut kas vairāk, kaut kas foršāks, un tas viss aizveda pie tieši arī šiem sievišķības aspektiem, kad es, tā kā tu minēji, kad sacentos ar vīriešiem karjerā, katru projektu lielāku, foršāku, jaudīgāku, un tas viss stress un steiga, un es atceros pašā sākumā, kad es sāku apgūt šīs lietas par sievišķību, tam likās, kā tas ir vispār nesteigties, tā kā nesteigties kaut ko izdarīt, tur nesteigties pa ielu vai kaut kā, un tagad vēl drusciņi ieskicējot par vingrošanu, tad vingrošana iedod to tik lēno darbību, kur tas pilnīgs pretstats kaut kādam tam skrējienam ir šī vingrošana, kur maksimāli lēnu, ar līdzsvaru, pacietību izdarīt to pozu, izstiept muskuļus vai saites, nu jā, tāds pilnīgi cita pasaule man pavērās. Un arī līdzīgi Mhm. tas, ko tu pirmīt minēji, kad kamēr es nepamēģināju kaut ko citu, es nezināju, ka ir forši. Tā kā Jā, tajā tāpēc citā. te man liekas, vēl ir vērts pieminēt tādu lietu, jo šodien lielākā daļa sieviešu, kas vispār tikai atrodas vīrišķajā domāšanā, viņām tik līdz tu pateici, ka darīt kaut ko lēni, tas nozīmē viņas uzreiz jau baga, tad jau es neko nevaru izdarīt, tas nav efektīvi. Bet Jā, sievietes efektivitāte nav ātrumā, sievietes efektivitāte ir kvalitātē un, teiksim, svarīguma prioritizēšanā. Sieviete ir tas jaudas pastiprinātājs, ja, ka viņa jau to jaudu iedod visiem procesiem. Tas notiek, tad, ja tu kaut ko dari ģimenē, tad pastiprinās visu ģimenes locekļu rezultāti. Tādā veidā šodien katrs tur pliks pa nātrēm sitās, jā, neviens tur nav apvienojis to ģimeni kopā, it kā oficiāli ir ģimene, kā saka, ģimenes surrogāts tas ir, jā, vai pusfabrikāts. Jā, kad it kā sieviete ar vīrieti tur papīrītī skaitās, ka kopā ir un bērni, jā, bet patiesībā dzīvo katrs atsevišķi un vispār nedomā viens par otru. tad jāskatās, kā sieviete, ko viņai jādara, lai viņa labi jūtās, un tad, ja labi jūtās, viņa arī var parūpēties par ģimeni. Un tad tās arī Mm. sieviešu sanākšanas, runāšanās, Mm. dalīšanās ar pieredzi, arī prakšu veikšanas. Te ir tas, ka ik pa laikam rāda, ka tur sieviešu aplis, sanākšana, tur sievu aplis, vēl kaut kādi tur internetā pilns ar tādiem aicinājumiem. Bet tagad tu palasi, ar ko tur nodarbojās, tur pamatā tiek viss tas organizēts nevis uz sievišķības vairošanu, bet uz egocentrismu vairošanu, uz baudas, labsajūtas un vēl kaut kādu, teiksim, aspektu, kas ir vērsts tikai vienīgi uz vienu pašu sievieti, pašu uz sevi. Bet te ir tāds moments, ka sieviete, ja viņa fokusēs tikai uz sevi, viņa aiziet vīrišķajā gultnē. Tur vesela virkne citām ķēdes reakcijām notiek, kurās tie neiedziļināšos, varbūt nu, tur viss kursos par to stāstu. Ja. Un tad ir tas moments, ko es saprotu, ka visi sievietes jau uzskata, ka nav pilns jau ar visādām sieviešu aktivitātēm, bet patiesībā viņas nav sieviešu aktivitātes. Tas ir
vīriešu aktivitātes priekš sieviešu dzimumu pārstāvēm, bet tās nav sieviešu aktivitātes, ar ko viņas tur nodarbojas. Es nerunāju tur, kad māca uzkrāsot nagus vai pagatavot ēst. Tas ir ārējais fiziskais, teiksim, kaut kāda izpausme tam procesam. Tur es nezinu, vai ir jau kaut kā tur lapā ielikts arī varbūt kaut kāda informācija, ka tur tie sieviešu apli, kā tur organizējas vai neorganizējas, bet nu, tad to tur var Jā, skatīties individuāli, priekš kam tie sieviešu apli ir. Es arī, laikam, par to arī dzimtas mācībās stāstīšu bišķi vairāk. jā. Jā, uz tās lekcijas, priekš kam sieviešu apli, priekš kam vīriešu apli. Šī Jo, nu, kustība pamazām top. Tā kā nav varbūt ļoti vēl populāri, bet man šķiet, kad paliks arvien labāk un sievietes vairāk un vairāk sapratīs to jēgu. kamēr sieviete nu, teiksim, neiet tās prakses, kurās viņa var sajust to sievišķības stāvokli, ja kā ir būt tajā sievišķajā stāvoklī, ja, tad viņa nesaprot, priekš kam vajag vispār sievietēm tikties, jo, nu kā, priekš kam, rekurs labāk aiziešu naudu nopelnīšu, vai uz teātri aiziešu, vai pastīšos tur televizoru, vai vēl kaut ko izdarīšu tā vietā, ja. Un tad viņas, ja viņa to nedara, tad viņa nevar vispār kultivēt sevī tās sievišķās kvalitātes, un rezultātā viņa turpina sēdēt tajā vīrišķajā gultnē, katra sieviete, ja? Viņas tad staigā uz kaut kādiem citiem sieviešu retrītiem, kur viņas māca būt sievišķīgas sievietes, kuras ir maksimāli vīrišķīgas pašas par sevi. Jā, šodien sievietes tikai, lai uztaisītu biznesu, viņas māk tā kā vīrieši uzvesties tajā visā un organizē pasākums priekš sievietēm, bet kā vīrieši organizē šos te pasākumus, ja, savā starpā. Cilvēki neatšķir šīs te lietas šodien, tāpēc, ka viņiem trūkst zināšanu par atšķirību vīrietim no sievietes, un ar ko sieviete atšķirās no vīrieša, diemžēl, ja, nu. Un ne visi arī grib mācīties tās lietas, jo tāpēc, ka viņiem liekas, ka viņi visu tāpat jau saprot, bet patiesībā viņi pilnīgi neko nesaprot. Nu, tādā ziņā, ja tā paskatās, tad sabiedrība šodien ir pārāk iedomīga, domājot, ka viņi visu zina par visu. Lai gan Jā, patiesībā pilnībā neko ne par ko nezina šodienas sabiedrība. Jā, viņi ir informēti, bet zināšanu nav ne par ko. Ja informācija un zināšana nav viens un tas pats. Un tā sievišķība ir saistīta ar to, lai cilvēki, lai sabiedrība nesašķeltos un nepašiznīcinātos. Arī šodien sabiedrība šķeļās, sākot no ģimenēm, kur viss tur ir. Nu, pasies, pat laulību šķiršanas 80% laulības tiek šķirtas no sieviešu iniciatīvas. Par ko tas liecina? Tas liecina, ka tur ir vairāk vīrišķības nekā vīriešos. Visu laiku darot nepareizi, nevar cerēt uz to, ka būs kaut kas labs un pareizs iznāks. Un tur tā problēma ir. Un tāpēc, jā, nu tāpēc es iesaku kā minimums sievietēm sākt, kur Kristīna painteresēties pie Kristīnas, protams, vingrošanām vai tiem pašiem sieviešu apļiem. Un manā skatījumā šodien sievietes ir ļoti tālu no sievišķības, tāpēc arī ir problēmas pašām savā starpā veidot komunikāciju un attiecības. Ja? Un tāpēc es iesaku arī, ja kāda vēl nu, pamana to, ka viņai bišķiņ pietrūks sievišķā kaut kāda potenciāla komunikācijā, ja? Un vispārējais, tad noteikti vajadzētu apmeklēt arī to semināru, ja? Kas paredzēts, ja? Tās problēmas sieviešu attiecībās. Tas ir, nu, manā skatījumā. Protams, lielākā daļa, kamēr ūdens mutē nesmeļās, liekas, ka viss jau ir ok, ka mēs jau visu zinām un viss ir kārtībā. svarīgi saprast, ko varbūt sieviete dara kaut kādu vienu aspektu greizi un pati to nesaprotot, un tad domā, kāpēc ir tik sliktas attiecības, kāpēc man nesanāk, kāpēc man nav draugu. Bet ir kaut kādas tās nepamanītās lietas, kuras varbūt šajā tad seminārā varētu izkristalizēties. Jo, ja sievietes nemācēs izveidot attiecības ar citām sievietēm, viņas nemācēs arī izveidot attiecības ar vīrieti. Tu it kā arī pati minēji, ka ir tā stabilitāte svarīga sievietei un vispārējais. Es liela daļa sieviešu uzskata, ka stabilitāte ir jādod no vīrietim priekš sievietes, bet te nav sapratne par to, kas ir stabilitāte. Ja vīrietim ir jādod varbūt materiālais nodrošinājums, bet stabilitāte nevar iedot vīrietis sievietei. Jā, sievietei pašai sava stabilitāte ir jāveido. Kā tu vari kādu stabilizēt, jā, ja viņš pats ir nestabils iekšā? Tu nevari viņu stabilizēt. Katram pašam savai stabilitāte. Vīrietim ir savai jābūt, sievietei ir savai stabilitāte. Jā, tās visas prakses, ko tu arī tur pildi, jā, ar ko tu nodarbojies, ko tu citām sievietēm rādi māci, jā.
Tas jau ir par to, kā iegūt sievietē to savu iekšējo stabilitāti. No agrākos laikos viss bija vienkārši. Tur sieviete dzīvoja ģimenē, kur bija citas sievietes, kas to stabilitāti viņai palīdzēja nodrošināt. Pēc tam viņa izgāja pie vīra, un tad vīra dzimtā viņa ieguva no tām sievietēm šo te komunikāciju. Šodien dzimtas ir tik šķidras, ka tur nav sievietē ar ko komunicēt, kur nu vēl sievišķīgi komunicēt ar kādām sievietēm, ja tur Diemžēl. neviena neprot, nezina, kas ir sievišķība tajās dzimtās un ģimenēs. Kā minimums tie sieviešu apļi, ko organizē, tā ir tā vieta, kur sievietes var mācīties un gūt to stabilitāti savā dzīvē. Visa valstu iekārtas, tieslietu sistēmas, visi sociālie dienesti, tas viss ir uztaisīts tāpēc, lai iznīcinātu sabiedrību caur sievietes visatļautību un nespēju sevi pārvaldīt. Mm. Un tāpēc, ka sieviete nesaprot savu atbildību, neapzinās savu atbildību, kas viņai ir jādara šajā sabiedrībā. Un ja viņa neapzinās savu atbildību, tad viņa rada destrukciju un iznīcību. Viņa nezina, par ko viņai būs jāatbild. Viņai liekas, ka viņai viss ir atļauts, viņa visu dara, kā grib, jo tā ir pieņemta sabiedrībā šodien. Bet pēc tam beigās tāpatās no vainīgā prasīs to atbildību. Tā kā viņai būs varbūt 70 vai 80 gadi, viņai būs jāsaprot, ko viņa ar savu dzīvi, ar savu tuvinieku, bērnu, radinieku dzīvēm ir izveidojusi. Katra nākamajai paudzei vēl grūtāk būs saprast, kas ir nepareizi izdarīts. Tas gan jā. Tā kā, ja mēs šodien nesapratīsim un neizmainīsim to, tad nākamie vispār var aizmirst par kaut ko, ko varēs izmainīt vai izdarīt. Šis Viņi lielā pat mērā ir nezina. arī tas, tā mana motivācija, kāpēc es to daru. Kad es saskatu tās visas problēmas, visas lietas, ko mana vecmama, vecmama un mamma ir darījusi savās attiecībās. Nu, tā, ne tik greisi, bet nu, darījusi lietas, kas jauc ārā attiecības vai vispār neizveidoja attiecības. Un, Bija bezatbildīgi dzīvoja attiecībās, nebija jo zināšanu. nebija zināšana, zināšana trūkums saucās bezatbildība. Ja tu dari kaut ko bez zināšanām, tu esi bezatbildīgs. Tas aiziet tik tālu, ka tādā veidā mēs principā cilvēci iznīcinam, ja mēs nesaprotam savus vīrišķās un sievišķās lomas, pienākumus un atbildības dzīvē. Tikai tas ir laika jautājums, kad viņš pamanīs, ka tās problēmas jau ir sākušās. Parasti pamana tad, kad jau ir stipri par vēlu kaut ko mainīt, kad jau tur ģimenes šķirās, kad slimības ir tādas, ka nevar vairs izārstēt ne ar ko, un kad tur viss, nezinu, uzņēmumā bankrots, ja tur vēl kaut kas iestājas, ja tad mēs izrādās bija problēma. Iespējams, mēs kaut ko nepareizi darījām. Gadu vairāk, divus varbūt dzīvo ar tādu, um, ne tā ticību, bet par to, ka, nu, pateicību, kad man ir iespēja dota šeit būt un mainīt lietas un kaut ko darīt. Sāc iet ar sievietēm, tikties, kas saprot, kas ir sievietes, ar vīriešiem, kas saprot, kas ir vīrieši. Sāc mainīt savu dzīvi, sāc saprast, ka tev ir kaut kas jāpamaina attiecībās, attieksmē, nostājā, vēl kaut kur. Jā, katram ir savas lietas, kas jādara. Nu, Jā, un es ja mēs to aicinātu sievietēm pavērot to savu, kā izpaužās egoismas dažādās situācijās, jo es arī tā kā tik daudz es kaut ko biju dzirdējusi par sievietēm, egoismu, nu vispār kā tas izpaužās, bet tad, kad es ieraugu to dzīves situācijās, liekas, paga, man nešķita, ka tas ir egoistiski, bet patiesībā ir, nu kaut kā tāda pašanalīze diezgan konstanta. Jā, nu, tā ir, kamēr tev neparāda kāds no malas, ka tu tur esi, kur nu, ne to tu izdarīji, jā, vai tu izdarīji tāpēc, ka tas un tas bija tev motīvs, nevis kaut kas cits, jā. Nu, Jā. tad tu jau sāc saprast, jā, ka tu patiesībā neesi tik balts un pūkains, kā gribētos domāt. Negribās atzīt, bet jā, tā ir kaut kādas situācijas parādās, kur tas izkristalizējās, un tiešām tāds, ka tā kā turos pretī, nē, bet tomēr es Nu, palaišu un saprotu, ka jā, tomēr es biju egoiste kaut kādā nu, ziņā. Tad te ir tas nākamais moments, lielākā sabiedrības daļa melo sev, jo tā ir vieglāk dzīvot, un viņam vieglāk dzīvot melojot sev un melojot citiem. es atceros, kad es strādāju, es mānīju sevi, ka man tas patīk, ka man tas ir svarīgi. Un tad, kad es šobrīd skatos uz dažādām praksēm, kad es sevī redzu kaut kādas, nu, tā kā problēmas, tā var teikt, un pie kā ir jāpiestrādā, un es skatos, kādas prakses man palīdz to risināt. Un tas tāds
varbūt stunda no dienas, ko es tam veltu, un tad ir visa pārējā dzīve. Man liekas, tur vēl arī, es atceros, tu minēji, ir tas moments, ja, ka ar tām sievišķajām praksēm, tur arī darbs ir ar zemapziņas procesiem, tad ir viens līmenis, kad ar prāta procesiem, un otrs līmenis, kad ar apziņas procesiem, tieši tāpatās kā ar senčiem, ar sevi un ar pēcnācējiem darbs. Tur tā kā tev trīs līmeņu darbs ir tajos vingrojumu kompleksos. Tas nav tikai plika vingrošana kaut kāda, ja, bet ka tur ir arī dziļš idejiskais spektrs, jā, teiksim, ar ko tu strādā, ka tur var izstrādāt dažādas zemapziņas problēmas sievietē. Nu, tur pamatā tā ideja ir tāda, ka, ja sieviete ir kaut kāda problēma, ar ko viņa savā zemapziņā netiek galā, tad viņa apzinoties to problēmu, veids attiecīgi to vingrojumu kompleksu tieši, kas ir tieši uz to problēmu vērsts. Ja, nu, Nu, ja jā, tur ir problēma, kas tur ir kaut kādā gurnu daļā, ja problēma, kas ir krūšu daļā, ja, tad veicot attiecīgās tās kustības, viņa apzinoties to problēmu, tad tur, piemēram, nostiepjot tur rokas vai kājas vai vēl kaut ko tur, ja kaut kādā vai gurnus atstiepjot vai izstiepjot, ja, tad tur tiek strādāts tieši ar šo te konkrēto zemapziņas problēmu, ja, nu jā, tad ir. pieturot šo te pozīciju attiecīgajā līmenī, tad ir apakšējais, vidējais un augšējais līmenis, ja tā apakšējais ir zemapziņa, ja, vai tā senču pasaule saucamā, ja, un tad attiecīgi tādā veidā. Jā, bieži vien meitenes sievietes saka, ka visgrūtāk esot tajā vidējā un zemajā pasaulē, kur ir izstieptas rokas, un kad bieži vien rokas ļoti ātri sāk tirpt, un, nu, kad ir saspringumi manāmi, gan arī gurnos tas pats. Mm. Nu, jā, ka tur sanāk ir tie bloki kaut kādi emocionālie, kurus mēs ar tādu maigu pieju, elpojot caur vēderu, iedzināties sevi, tā kā vērot sevi no iekšpuses, mēģinam tā kā stiept šo tā kā atbrīvot saspringumu. Mm. Jā, nu jā, nu tad jau tur vēl arī tas ir informatīvā komponente, cik es saprotu, ja, no kā tad tas bloks tur izveidojies, kas tur bija par bērnības vai jaunības pārdzīvojumiem iekšā tajā visā, iespējams, tas arī tā kā Nu, jā, tad var vēl kaut skatīties tās trīs pasaules, un, teiksim, ja ir tā zemā pasaule, varbūt kaut kas ar senčiem, kaut kas nāk tā kā jau no paudzes uz paudzi, nav tikts galā. Tad kaut kā jā, var, nu jā, analizēt, skatīties. Un tieši nesen ir sieviete, kas šo arī pamanīja, kad, nu, ka viņai nāk asaras arī šo darot, un ir grūti, un uz ceļiem nostāvēt nevar, un mm, nu, patiesībā tās pozas ir ļoti vienkāršas, bet tieši tā emocionālā daļa padara to grūtu. mhm, nu jā, tā varētu būt, tāpēc jau ir, tāpēc jau viņas ir efektīvas, tas nav parasta vingrošana, tieši šī te vingrošana, cik es saprotu, viņi jau ir tieši priekš tam darbam ar sevi sievietē iekšā paredzēts. Jā, ja tā nav kaut Mhm. kāds tur noskriet krosiņa, aiziet pacelāt hantels vai pastaipīties jogā vai pilotēs vai vēl kaut kādā tur, nezinu, hip-hopā palākāt kaut kādā, nezinu, dancošanu kaut kādu uztaisīt, jā. Tas ir Jā. pavisam kaut kas cits, tas ir tāds diezgan dziļš terapeitisks process manā Jā, tieši skatījumā. tā, tās pozas ir graciozas un arī reizē tādas ir pazemīgas pozas, ir tādas, kur ir iekšējais tāds spēks, tāda asa, teiksim, tās vertikālās pozas. Tad, kad es to daru, es pilnībā jūtu, kā man tur, nezinu, enerģija cauri taisni uz augšu vai kaut Mm, kā. Jā, tas, nu, es to redzu kā ļoti tādu enerģētisku darbu ar sevi, tāds iekšējs un reiz arī ārējs. Bet nu, tāda, jā, kārtošana, sieviete ar šīm praksēm var dažādā veidā kārtot sevi no iekšienes. Kaut ko ieraudzīt, kas nav, teiksim, kur nav pievērsta uzmanība. Kaut jā, kādi tie paši saspringumi parāda jau to kaut kādu neatrisināto lietu. Jo tad, kad mm, pamēģināju es, tad es sajūtu jā, to atšķirību, bet tā izstāstīt ir, nu, man šķiet diezgan grūti, jo tās pozas ir. Tas sanāk tik lēnas un mierīgas, ka nu, tie procesi katrai arī ir savi, kas notiek. Un, jā, nu, mm, kaut kāds tur viens varbūt izskaidrojums tai pozai, bet tā poza vienkārši iedod kaut kādu to impulsu kaut kādam citam procesam, kas sievietei var notikt. Nu, es tā to redzu.
Kas ir svarīgi, man šķiet, arī pie šīm fiziskajām praksēm ir informatīvā daļa, kad arī, ja es nebūtu zinājusi dažādas lietas par sievišķību un vispār par cilvēku un dzimtu un vēl visu kaut ko, tad es uz šīm praksēm arī tā nevarētu paskatīties un iedziļināties un saprast, ko viņas man dara un dod. Tāpēc es aicinu un novēlu sievietēm mest egoismu varbūt pie malas un tomēr kaut ko aiziet, pamācīties, paskatīties un pamainīt sevi un pavērot tos uzvedības modeļus un domāt par nākotni arī.